Pavisam drīz klāt būs eksāmenu laiks, un vidusskolu absolventiem būs jāmeklē iespējas studēt augstskolā. Apēronas video vēlas noskaidrot, kādas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti ir studēt un kāda ir valsts politika attiecībā uz šo jomu. Cilvēkiem ar invaliditāti es uzskatu, ka ir jau labu laiku diezgan plašas iespējas. Pirmkārt, tāpēc, ka ir daudz programmu nepilnā laikā, kuri ir iespējas, neapmeklēt augstskolas, ir iespējas apmeklēt tikai vakaros, atsevišķās dienās, un sevišķi tās iespējas paplašinājušies pēdējā laikā, kad, nepilna laika programmas piedāvā tālmācības ceļā, kur faktiski cilvēkam vispār praktiski nav jāapmeklē augstskola. Tātad Izglītības un zinātnes ministrija uzskata, ka sabiedrības integrācija nav būtisks aspekts, un tas, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja vispār neiet ārā no mājas, ir lielisks izglītības sistēmas sasniegums. Arī jautājot par valsts politiku un atbalstu studijām cilvēkiem ar invaliditāti, noskaidrojām, ka politikas nav un atbalsts galvenokārt atkarīgs no augstskolām, nevis no valsts. Ir vēlēšanās ceļš. Ja tu vēlies, tad nav. Jo gan attieksme no pasniedzējiem, gan no kursabiedriem ir līdzvērtīga. Ja tu vēlies, tad nav šķērš. Galvenais šķērslis varētu būt nevēlēšanā. Protams, var vērtēt pieejamību par to, cik tur pareizi vai nepareizi tās nobrauktos, bet ar palīdzību lielāku vai mazāku visur var tikt. Vides pieejamība arī ir galvenais iemesls, kādēļ daudziem cilvēkiem jāizvēlas nevis tas studiju virziens, kas šķiet interesants, bet gan tas, kuru piedāvā apgūt daļai pielāgotā ēkā. Meļņikungs nemācēja teikt, kāda ir situācija ar augstskolu pieejamību, taču Apēronas video pieejamības eksperti atzīst, ka situācija, maigi sakot, ir bēdīga. Bet es domāju, ka cilvēkiem ar invaliditāti tā problēma sākās jau pamatā ar pamatizglītību. Ja tā nav, tad nav arī augstskolas. Tā loģiskā ķēdītēs. Turpmākajos Apēronas ziņu sižetos skaidrosim, kurās augstskolās ir iespējams studēt cilvēkiem ar invaliditāti, bet kurās nē.